Sveika, Janne! Sveika! Esmu nedaudz iepazinusi Fable robotus, un kā es saprotu, šodienas nodarbībā skolā tu iepazīstinās skolēns ar STEM apmācības metodēm, izmantojot tieši šos robotus. Vai varam teikt, ka šie roboti ir daudzfunkcionāli? And to Fable and to this new learning style. Could you say that these robots are like, I guess, multifunctional tools to learn? Oh, jā, tie pilnīgi noteikti ir daudzfunkcionāli. Tāpēc, kad ar viņu palīdzību skolēni var apgūt vēsturi, matemātiku, fiziku, inženierzinātnes un daudz ko citu. Skolēni var uzbūvēt visdažādāko konstrukciju un darbību robotus, izmantojot mobilo telefonu sensorus. Viņi var apgūt programmēšanas iemaņas, gan pavisam vienkāršas, gan arī Python programmēšanas valodu. Un viņi var ar robotiem likt kustēties un darīt dažādas lietas. Vai varētu teikt, ka skolotāji ir labi sagatavoti, lai apmācītu skolēnus STEM izglītībā? Jā un nē. Skolēni pilnīgi noteikti ir gatavi mācīties caur tehnoloģijām. Bet ar skolotājiem ir tā, ka daži ir vairāk gatavi nekā citi, jo strādāt ar jaunām tehnoloģijām vienmēr ir nedaudz biedējoši. Kaut vai par piemēru var ņemt kalkulātoru. Kādreiz arī tas likās sarežģīts, taču tagad to visi lieto. Šobrīd izmantot robotus, piemēram, fizikas stundām, tas būs kas jauns. Kuras no STEM izglītības tehnoloģijām varētu būt visaizraujošākās skolēniem? Klās VR brilles, kāds no robotiem? The VR glasses, some specific robots. What do you think they're gonna like? Skolēniem noteikti mīļākā tehnoloģija ir virtuālās realitātes brilles. Noteikti. Roboti ir nedaudz sarežģītāki, bet skolēniem tie arī ļoti patīk. Bet tieši no STEM mācību jomām skolēniem vislabāk patīk māksla, jo daudz no viņiem grib būt tiktokeri, un viņiem ir jāsaprot, kā strādāt ar tehnoloģijām un izmantot vizuālās programmas. Tas noteikti ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šī joma ir tik populāra. Godīgi, novērtējot no 1 līdz 10, vai tu teiktu, ka šīs jaunās prasmes ir diezgan sarežģītas? Patiesībā to apgūt nav sarežģīti, jo mēs jau šobrīd ikdienā lietojam daudzas no tehnoloģijām. Mums tikai jāsaprot pareizais pielietojums, kā tās izmantot. Tāpēc es domāju, tas nav grūti. Mēs, vizionāri, cenšamies tās padarīt lietošanai vienkāršas, veidojam video apmācības, arī programmas jau ir iepriekš uzrakstītas, un lietotājiem faktiski ir jau viss nepieciešamais, lai sāktu sekmīgi darboties. Var teikt, ka skolotāji ir labi apmācīti pirms tehnoloģiju ieviešanas mācību procesā. Tāpēc es teikšu tā, šis ir viegli, ja skolotājs ir ieinteresēts un grib mācīt caur tehnoloģijām. Es domāju, ir pienācis laiks uzzināt, kāds būs šodienas skolēna apmācības temats. Par ko tu viņiem mācīs? Es šodien stāstīšu par to, ko mācīties šodien, lai labi sagatavotos nākotnē. Jo, kā mēs zinām, daudzas profesijas un darbi tiek aizstāti ar jauniem darbiem, jo mums ir gan mākslīgais intelekts, gan roboti. Un mums nav nepieciešamības pēc prasmēm, kas bija noderīgas pirms 20 gadiem. Es jauniešiem pastāstīšu, kas viņiem būtu jāmācās ne tikai robotikas vai vispārējas digitalizācijas jomās, bet arī komunikācijā un sadarbībā. Tāpat arī par to, ka viņiem ir jāsaprot, kā rīkoties ar naudu un citām būtiskām lietām. They have to know how to communicate, how to work together. They have to know how to handle money and different things like this. Aga mis siis kõigepealt on, et see robot üldse tööle saada? On teil karbis selline must väike karp. Võtke see must väike karp ja see juhe, mis teil ühes kastis sarvitega. Siis te saate värvi valida. Sveiki, puiši! Kā jums patika šodienas nodarbība? Man vienmēr ir interesanti piedalīties robotikas un inženierzinību nodarbībās, kas norisinās mūsu skolā. Un man šķiet, mēs visi esam ļoti iepriecināti par to, kāda nākotne mūs sagaida, pateicoties tehnoloģiju attīstībai. It definitely doesn't hurt to know a bit more about robotics and engineering. Man arī ļoti patika šis viss. Ir ļoti interesanti nodarboties ar šiem Fable robotiem un dzirdēt, kādas tehnoloģijas būs nākotnē. Tas tiešām ir ļoti, ļoti interesanti.
Vai jūs skolā jau esat iepriekš darbojušies ar robotiem, vai šī ir jūsu pirmā pieredze? Man liekas, šī ir pirmā reize, tāpēc ļoti forši, jo ikdienā šādi nemācāmies. So that's why it's so interesting that we don't get to do this stuff every day. Vai ar vienu robotu ir pietiekami, lai klase varētu pilnvērtīgi strādāt mācību stundā, vai tomēr vajag katram skolēnam savu robotu? Ar vienu robotu pietiek, ja skolotāji iepazīstina un stāsta par kādu lietu. Piemēram, tas varētu būt pietiekami vēsturē, ja skolotāji, teiksim, parāda ar robotu palīdzību, kā darbojas katapults, un skolēniem ļoti patiktu to vērot. Bet tiklīdz skolēniem ir nepieciešams apgūt programmēšanu vai darīt kādas praktiskas lietas ar robotiem, viņiem nepieciešams vismaz viens robots uz 4 cilvēkiem, vai pat vēl labāk, ja ir viens robots uz 2 cilvēkiem. Tātad kopumā tas ir atkarīgs no klases lieluma. 20 skolēnu klasē būtu nepieciešami 10 roboti. So that depends how big the classroom is. Like when it's 20 kids in one class, then there should be 10 robots. Kā tev šķiet, kas ir pati vienkāršākā lieta, ko spēj roboti, un kas ir pati sarežģītākā? Pati vienkāršākā? Es pat nezinu, varbūt grīdas uzkopšana. Jo, piemēram, ir taču robotu putekļu sūcēji, kas dara ļoti vienkāršas lietas. Un pati sarežģītākā varētu būt iespējams saistīta ar ķirurģiju. Tās izklausās forši. Tu pavisam nesen viesojies Kuldīgā un satika Latvijas skolotājus. Kā tev šķiet? Kāda ir lielākā atšķirība starp skolotājiem Latvijā un skolotājiem Igaunijā? Man šķiet, skolotāji kopumā ir ļoti ieinteresēti apgūt robotu izmantošanu mācību stundās, un es teiktu, ka nav lielas atšķirības starp viņiem. Atšķirība vienīgi varētu būt tajā, cik regulāri skolotājiem ir iespējams apmeklēt stējām apmācības, darbnīcas vai webinārus. Tā ka šis drīzāk nav jautājums par skolotājiem, bet par to, cik bieži skolotāji tiek paši apmācīti. Varbūt vari dot kādu padomu skolotājiem? Ja ir iespēja piedalīties kādās stējām apmācībās vai darbnīcās, noteikti piesakieties un mācieties. Noteikti nevajag baidīties.